Nu tā, tieši pēc pārbaudas darba mēs iemācīsimies vēl vienu jēdzienu un uzdevumu veidu, kas ir saistīts ar, nu, pat jau tagad attāli ar matemātisko indukciju. Tas noderēs, lai pierādītu vispār, ka šī formula ir spēkā. Bet vairāk ir tieši šo Paskala trīsstūri, ko mēs jau esam izpētījuši. Tas ir Ņūtona binoms. Visi Ņūtona binomi ir uzrakstām formulā, kur mums ir divi saskaitāmie un kaut kāda naturāla pakāpe. Un paskatīsimies, kas notiek, ja mēs izvirzīsim pirmos dažus interesantus gadījumus. Nultonu pirmo pakāpi mēs neņemsim. Nultā pakāpe tāpat nav naturālais, bet īstenībā arī skaitītos pie īpašības, ko mēs pierādīsim beigās. Mēs vienkārši izvirzīsim. A plus b kvadrātā. Tas ir kaut kas, ko mēs jau pat bieži vien atceramies kā formulu, bet atcerēsimies, kā to iegūst. Tas ir a reiz a, tad a kvadrātā plus a reiz b. Plus b reiz a, uzrakstīšu alfa pēc secībā, ab plus b kvadrātā, b reiz b. Un savienojam līdzīgos, un mēs redzam a kvadrātā plus 2ab plus b kvadrātā. Tālāk mums ir a plus b kubā. Un mēs to varam izdarīt induktīvi. Mēs sadalām reizinātājos šādi. A plus b kvadrātā reiz jauns a plus b. Tātad a kvadrātā plus 2ab plus b kvadrātā reiz a plus b. Un tad es skatos a kvadrātā reiz plus ab. A kubā plus a kvadrātā b. Tā, gandrīz jau samalojums. Tad ir 2ab reiz a, tas ir plus 2a kvadrātā b. Plus 2ab reiz b, tas ir 2ab kvadrātā. Un tad visbeidzot plus ab kvadrātā plus b kubā. Un mums atliek tikai savienot līdzīgos. A kubā ir pats par sevi. Tad ir šie divi. 1 plus 2, tad kopā 3. 3a kvadrātā b, līdzīgi 3ab kvadrātā un b kubā. Iesaku vērst uzmanību tieši uz koeficientiem, vai tie nesāk izskatīties pazīstami. Katram gadījumam vēl ceturto pakāpi izpildīsim. Var darīt divējādi, var a kvadrātā plus 2ab plus b kvadrātā reiz a kvadrātā plus 2ab plus b kvadrātā, bet es domāju, maķenīt vieglāk būs ņemt vienkārši iepriekšējo rezultātu un pa jaunam piereizināt klāt a plus b. Tā, a kubā reiz a ir a ceturtajā. Nevilkšu līnijas, nāksies pašiem izsekot a kubā plus b šeit. 3a kvadrātā b reiz a ir 3a kvadrātā kubā b. 3a kvadrātā b reiz b ir 3a kvadrātā b kvadrātā. 3ab kvadrātā reiz a ir 3a kvadrātā b kvadrātā plus 3ab kvadrātā plus b, tas ir 3 reiz b, tas ir 3ab kubā. B kubā reiz a ir ab kubā. Un visbeidzot b ceturtajā. Un atkal mēs vilksim kopā līdzīgos. Tātad a ceturtajā plus šie kopā ir 4a kubā b. Tālāk mums ir 6a kvadrātā b kvadrātā, 4ab kubā plus b ceturtajā. Un tagad jautājums, vai jūs redzat, kur tie koeficienti parādās? Tie ir no Paskala trīsstūra. Specifiski 2., 3. un 4. rinda. Un jā, ja mēs tā turpinātu, tas pats joprojām izpildītos. Tāpēc mēs tagad uzrakstīsim vispārīgo formulu, un tas būs rezultāts, ar ko mēs iesim tālāk. Ja man ir jāizvirza a plus b n-tajā pakāpē, tad tas, ko es daru, es rakstu pēc kārtas koeficientus 0, 1, 2 un tā tālāk līdz pat pašam pēdējam, un veidoju to šādi. Vismaz a maksimālajā pakāpē un b 0. Tad a vienu pakāpi zaudē un b iegūst. A vienu pakāpi turpina zaudēt un b iegūst. Un tā tālāk, līdz es iegūstu. Tā, ka man a ir vispār izšķibējis un b ir maksimālajā n-tajā pakāpē. Un tā ir šī te Ņūtona binoma izvirzījuma formula, kas ļauj arī iegūt visus nākamos. Bieži vien speciāli pat izceļ kā to elementu.
Šis ir kātais izvirzījuma loceklis. Bet kā plus pirmais saskaidāmais par šiem terminiem, mēs arī īstenībā kādā brīdī atgriezīsimies, jo bieži vien to pārbauda arī eksāmenā šos divus terminus.